Es to izdarīju. Daudzi motobraucēji droši vien jau zina tādu veikalu kā 24MX vai XL Moto, bet vai jūs zināt, ka viņi ražo arī paši savu motoekipējumu? Nu tad lūk, viens no brendiem, ko viņi ražo, tas saucās Raven, bet droši vien tu tāpat kā es neko daudz par šādu brendu nebija dzirdējis un vispār nav ne jausmas, kas tas tāds ir. Mājaslapā viņi baigi nereklamē to, kur viņi ražo šo ekipējumu, viena iemesla dēļ. Tā paša iemesla dēļ, kāpēc arī citi ražotāji nereklamē, kur tad tieši tas ekipējums tiek ražots. Raven tātad ir brands, kas pieder XL Moto 24MX, principā, tas viens pats kantoris. Un viņi savas ķiveres ražo Ķīnā. Es zinu, ka vārds ražots Ķīnā ir kā lamu vārds, bet patiesībā tā vienkārši mūsdienu realitāte. Jo patiesību sakot, tāds varbūt nepopulārs fakts, bet lielākā daļa ražotāju ražo savas entry level ķiveres Ķīnā. Mani interesē tad reālā specifikācija, nevis brenda vārds. Tad sāksim ar pašu ķiverīti. Es pati vēl neesmu taisījusi vaļā. Es nezinu, kas tur ir iekšā, kā tas izskatās un kādas kvalitātes tas ir. Pats ķiveres maiss nekas īpašs nav, bet vēl skatīsimies. Noliksim šito malā. Taisam maļā. Maisiņš. Pirmais iespējas izskata ziņā. Man patīk. Ir tīri smuki. Ir lietas, ko jau es redzu, kas man nepatīk, bet par to nedaudz vēlāk. Vienīgā noderīgā informācija, kas šajā manuālī ir tas, ka tas ir made in China un to, ka tas ir Zviedru kantoris. Čaula ir termoplastika. Certifikācija veikta Vācijā. Šitas dubult D riņķīšu aiztere. Izņemams ārā polsterējums. Godīgi sakot, ir tāda nedaudz čīpo sajūta, bet labi. Uzvilksim galvā un tad sapratīsimies, kā tad ir pēc sajūtām. Bet vispirms vēl paskatīsimies brilles. Varbūt būs kaut kas labāks, varbūt nebūs kaut kas labāks. Bet man ir jāiztestē, jo es vienmēr skatījos ar šķību aci. Tā izskata ziņā jau viss, protams, ir ļoti smuki. Gumija patiesību sakot ir ļoti laba un forša. Ar izmēru es brīnumainā kārtā atkal esmu trāpījusi. Tas vispār ir neprāts pasūtīt ķiveres internetā, bet es jau esmu jums teikusi, ka es īsti prātīga neesmu. Teikšu godīgi. Es pat neesmu vīlusies, jo neko daudz es negaidīju. Un patiesībā viss jau ir pavisam vienkārši. Tu saņem to, par ko tu maksā. Ja tu gribi lētu ķiveri dabūt, tad arī lētu ķiveri tu dabūsi. Šī ķivere atbilst visām certifikācijām un ar viņu var mierīgi ņemt un braukt. Tā kā arī tu domā, kas tas par Raven brendu tajā XL Moto ir, nekas īpašs tas nav. Šis laikam vairāk bija kā eksperiments. Nākamajā video mēs ar jums pārunāsim par ķiveres certifikācijām. Salīdzināsim veco ECE 05 ar jauno 06. Nedaudz salīdzināsim arī ar FIB certifikāciju veco un to jauno, kas no 2026. gada būs obligātā. Kas tad tur atšķirās, kas tad tur ir kopīgs un tā tālāk. Labi, čieru!